Sveiciens skatītājiem! Spēka spektrs atkal jūsu ekrānā, lai nemainīgi runātu par galveno, par gatavību, par spēku, par attīstību. Mani sauc Jānis Pašeiko, ar mani kā vienmēr mans draugs un kolēģis Jānis Vanaks. Sveiks, Jāni! Sveiciens! Un mūsu šodienas īpašais viesis Pauls Timros. Sveiks, Paul! Sveiki! Jāņi, ja jūs ap divas. Jā. Kolosāli. Nu, tad es varu uzrunāt jebkuru un netrāpīšu garām. Ideāli. Man ir paveicies. Tieši tā, vieglāk iegomēt. Klausies, Paul, pirmkārt, liels paldies, ka atradi laiku un piekriti papļapāt par svarīgāko. Un uzreiz ķeroties vērsim pie ragiem, varbūt izstāstīja, kā tu pats sevi raksturotu, piemēram, 3 vārdos. Baigi neizplūstot, bet kas būtu tie 3 vārdi, kā sevi ļoti labi prezentē? Pauls Timros no Baltazara. Trāpīgi. Precīzi. 3 vārdus, nu tad, ko es tur lausīšu galvu? Un ja mēs atgriežamies, tā pirmā sadaļa tieši vairāk par bērnību, ja mēs atgriežamies uz bērnību un tev būtu jāizceļ viena īpašība, kas tev jau bērnībā piemita, kuru tagad tu novērtētu visvairāk, kura tev palīdz ikdienā, darbos, izaicinājumos? Man bērnībā bija tāds draugu pulciņš, kuriem visiem ko patika muldēt un paņemt uzmanību uz sevi. Un bija labi runātāji. Līdz ar to, lai tu tā kā tajā bariņā noturētos, tev bija jāmāk izstāstīt stāstu tā, lai tevi neaizver, tā, lai tev nepārtrauc. Tev bija jāmāk iedot intrigu, jāmāk pastāstīt jau pašā sākumā, ka būs foršs tas, ko tu stāstīsi. Un tev ļoti ātri uztarinē, ka tu neesi interesants, kāds tev pārtrauc un mauc virsū. Un tā ir tāda spēja, kas noteikti dzīvē noderēs, ka tu mēģini pievērst uzmanību un noturēt stāstu savā pusē, nevis ļaut kādām citām uzmuldēt virsū. Es domāju, tā ir ļoti laba īpašība un noder tiešām lielai daļai sabiedrības, vai ne? Nē, nu, ja tu esi naktsargs, viņa tev varbūt nenoder, vai kādā citā profesijā, kur nav, vai grāmatvedis, kuram nav jāstiek cilvēki, bet ja tev kaut kāda darīšana ir ar kaut kādu stāstīšanu lielam cilvēku grupām, nu, kā vajag. Un paturpinot vēl to bērnības tēmu, kādu padomu tu varbūt iedotu 12-gadīgam Paulam, respektīvi sev, lai tas, teiksim, palīdzētu tev attīstībā vai kaut kādās dzīves izvēlēs? Respektīvi, viens padoms, ko tu sev iedotu bērnībā. Man liekas, ka nevajag. Tas ir tāds, ieliekot padomu, tu kā ieliec tā kā ģipsī to lietu. Viņa pati neattīstās. Katram ir tā kā jāaug un jāiet uz priekšu pašam. Tas tu tā kā kaut kādu zirnīti atsien pie žagariņa. Viņš, ja tu noņems nost to padomu, viņš sagāzīsies. Viņam ir jāizaug un jānostiprinās pašam augot. Tur tā pateikt kaut ko priekšā mauc. Tur tas tā kā pateikt priekšā hokeja rezultātu un cerēt, ka viņš vinēs kaut kādā tur likmēs. Nē, nebūs. Vajag augt vienmērīgi pa solim, man liekas. Okay. Es neriskētu dot padomu, kā saka, izlaižot dzīvē kaut attīstības posmu tādējādi. Okay. Tu noteikti atceries savu pirmo darbu vietu? Jā, varu atcerēties. Varbūt ir palikusi kāda viena mācība, ko tu esi saglabājis no tās pirmās darba vietas? Jā, pilnīgi noteikti. Es kaut kad cilvēkiem to teicu. Man pirmā darba vieta man aizsūtīja pēc kaut kādas, neatceros, 7. vai klases, lai pastrādā cilvēks vasarā, un aizsūtīja mani uz kaut kādām siltumnīcām turpat Ādažos, otrāpus ezeram. Tur tāds lāzīgs tantes, un es tur nesu kūdru un melnzemu un vācu tos gurķus un tomātus un tā. Un man tā kā bija, mēneša beigās, bija 80 rubļi paredzēti par to darbu. Un es skaidri un gaiši sapratu, ka tās čupa tomātu un gurķi, ko man katru vakaru tās tantes iedu pēc darba, ka reāli nekādā mērā neiet kopā tiem sūda 80 rubļiem. Un es sapratu, ka naudas dēļ nav vērts strādāt, ka jāstrādā ar tas, kas tev patīk, un gan jau būs labi. Jo tāpat par naudu, ka nauda ir tāds absurds lielums, kurš nekā nenosaka ne tā darba interesantumu, ne viņa vērtību. Un es vienkārši gāju katru vakaru mājās ar tiem gurķiem un tomātu, domāju, kas tie par tādiem rubļiem, kā viņi... Kāda pēc mēneša kaut kas. Svarīgi, lai tev ir labas attiecības ar tantēm, lai tu esi labā kolektīvā, lai tev nav garlaicīgi. Ok. Un noteikti ne tikai es, bet arī skatītāji tevi vairāk pazīst kā tieši satiksmes ekspertu vai satiksmes jomas entuziastu. Kaut kā daļa, jā, noteikti. Vai ne? Varbūt kurā brīdī tu saprati, ka tas ir tavs un kurā brīdī tu tā kā pastiprināti sāki pievērst tam uzmanību tieši satiksmes drošībai? Man vispār interesē cilvēki un tādā antropoloģiskā veidā, ko viņi dara, kāds viņa lēmums pieņem, kā viņi grupā darbojas, kā viņi pa vienam darbojas. Un satiksme jau no vienas puses liekas tāda margināla lieta, no otras puses mēs visi, kā izējām no mājas, tā piedalāmies. Līdz ar to mēs tur esam.
Pat ja mēs sevi tā nenosaucam vai nedefinējam, jebkurš, kas atver mājas durvis uz ārpusi, ir jau satiks dalībnieks. Un tajā brīdī man sāk interesēt, kāpēc viņi brauc uz centru, vai kāpēc viņi dzīvo ārpusē, kāpēc viņi svētdienās stāv rindā uz jūrmalu, kāpēc viņi visi nopērk mašīnas pa lielu nekā vajag. Tas viss kļūst interesanti. Jā, tā es tajā tēmā esmu, jo man interesē, kā tie cilvēki vibrē ārpus mājas un kā viņi to dara grupās un kā viņi pieņem lēmumus. Un tas jau tagad skolas laikā parādījās šī interese? Nē, drīzāk tad, kad es sāku to darīt. Skolas laikā noteikti, ka nē, jo tad vienkārši tagad es gāju skolā, tā mašīna bija tik maz, ka būtu jocīgi par to interesēties. Bet pēc tam, tā kā jau sāku to darīt, tad kaut kā tas aizgāja. Un tu vienkārši tā kā meklējot, darot visu kaut ko, vienkārši pamanīju, šitas man tā kā vairāk aizķer. Tad tu pie tā kā paliec. Bet vai kaut kādā brīdī bija nodoms mainīt to savu profesionālo darbību? Bija iestājies tās brīdis? Es nekad neesmu strādājis vienā vietā. Līdz man vienmēr ir tāda, laikam tā ir tās manas paudzes sajūta, ka nav droši, ka tu nevari to vienu darbu, tu neceri ne uz to darbu, kas tev ir, ne uz to kaut kādu darba devēju, ne uz kaut kādu naudu, kas to brīdi ir vērtē, ne uz to valsts iekārtu, kas tur ir. Tu laikam tā kā es tādā mazliet partizānā gatavs jebkā mišana. Līdz to vienmēr turies pie kaut kādām vairākām darba vietām, lai tev nav tas risks, ka tas beigsies un tu paliec tā kā bez nekā, tu tomēr, kā saka, ar otru kāju stāv stabilākā vietā. Varbūt Pauli to var ieteikt, teiksim, 3 padomus mūsu skatītājiem, kas būtu jādara, lai cilvēks gūtu panākumus? Vai varbūt kādas prasmes vajadzētu attīstīt? Lai gūtu panākumus, nevajag attīstīt prasmes, vajag labu kompāniju, vajag kaut kādas labas attiecības, tev vajag labus draugus, labu ģimeni, un tad tev tās prasmes un panākumi būs. Tā tēmēt pat taisno uz prasmēm nav liela jēga, jo tev attīstīsies tās prasmes, par kurām tevi mamma, ome, tētis, klases biedrs, draugs, draudzene palielīs. Tas tev aizies. Tā kā tā vientuļš cilvēks ar prasmēm nebūs baigi spējīgs un tāds uzrāvienā. Tad jau mēs atgriežamies pie komunikācijas, lai tos draugus iegūda, vajag spēt... Nē, ir jau draugus māk arī klusējot copēt zivis. Nekas viņi vienojas, kur ezer brauks. Bet jā, kaut kā tev ir jāsaprotas ar tiem citiem cilvēkiem. Un arī, jebkura tomēr struktūra, it sevišķi viņi ir uz kaut kādu drošību, vai uz kaut kādu militāro, vai uz kaut kādu tādu pusi, tur noteikti ir jāsaprotās, nenormāli skaidri jāsaprotās pie tiem, ja? Kādās ģimenes attiecībās saproties varbūt aptuvenāk, bet tādās lietās, kur ir kaut kāda organizācija, tur jāsaprotas ļoti precīzi, bez pārpratumiem. Paturpinot arī vēl par šo pašu tēmu, kāda dzīves pieredze mainīja tavu skatījumu uz to, kas dzīvē patiesi ir svarīgs? Tu teici, ka tu diezgan ātri jau pirmajās darba vietās saprati, ka varbūt tā nav nauda, kas ir dzinulis, lai darītu darbu, vai ne? Bet kas varētu būt tā pieredze vai varbūt viens gadījums, kas tev nedaudz lika saprast, kas tad patiešām dzīvē ir vērtīgi? Tāda viena vienkārša varbūt lieta, ko man pateica vecais animācijas režisors Andris Bērziņš, viņš man teica, pat ja tev tas darbiņš dikti patīk, ja viņš tev neiet raiti no rokas, tev noteikti ir kāds izdarbiņš, kurš tev sanāk labāk. Un tā liekas bija liela patiesība, jo mēs jau bieži vien tā kā gribam pieņemt kaut kādu lomu vai darbu vai būt tas vai šitas, bet gadās taču, kad tava garuma čalis pēkšņi sapņo būt par basketbolistu. Sapņo, bet nebūs. Ja? Tā kā kaut kā jāsaprot, ka tev patīk, bet varbūt tu esi labs basketbola treneris, varbūt labs basketbola masieris, varbūt labs komandas menedžers. Tev varbūt uz to pusi interesē, bet pamaini to profesiju. Tā kā to, ka tev tas darbiņš patīk, vēl nepietiek. Vēl vajag laikam kaut kādas spējas klāt un parametrus, kas tev ļauj tad atrast precīzi to, kas tev interesē. Un tu jau pieminēji lietas, kuras tev patīk un kuras nepatīk, kuras gribās darīt un kuras negribās. Varbūt atceries kādu pēdējo spilgtāko gadījumu, kur tu sajūties patiešām nesagatavots. Vienalga, vai tas bija izaicinājums vai kāds nesagatavots. situācija. Pavisam nesen varbūt sajūtos nesagatavots. Es kārtoju radioamatieru eksāmenu tām uztveršanai, raidīšanai. Un es saprotu, ka tur tā eksāmenā viena liela daļa ir tā elektrība, fizika, tur Ohma likums, visi tie filtri, kondensatori, tur tranzistori, tiristori, kas tik tur nav spoles. Un es saprotu, ka man vienkārši nav ne laika, ne saprašanas to tik padziļināt apgūt, lai es tur brīvi peldētu. Bet es sapratu, ka tas eksāmens
ir no tiem 100% jānokārto sekmīgi uz 60, un es vienkārši uzspiedu uz to daļu, ko es varu. Tur NATO alfabēts, tur kaut kādi notikumi drošībā, tur antenas garums, cilvēku skaits, tur kaut kādas frekvences un tie nosaukumi un kodi, un iemācījos ļoti cītīgi to, ko es varu, un to nesagatavoto daļu tā kā cerēju, ka izairēšu, vai varbūt paveiksies kaut ko nejaušu, atminēšu pareizi. Un es to eksāmenu nokārtoju, bet es neteiktu, ka es biju baigi gatavs. Es tikai arī tos 60 punktus arī tā līdz tā izpeldēju. Citu, man bija līdzīga taktika, tad, kad es stājos dienestā, jo es zināju, ka es varu sagatavoties daudz labāk un to uzsvaru likt tieši uz fiziskās sagatavotības un uz to daļu, kur ir manas atzīmes. Tās es nevaru izmainīt, jā, un arī, kā tu saki, ar to fizisko es panācu to, ka tajā rādītājs bija viens no labākajiem, un tad tās atzīmes un kaut kur beigās jau pa vidu un es tiku iekšā. Ja tev nebūtu jēga tērēt laiku tam, ko tu nevari paspēt apgūt. Labāk nostiprini to, kas tev ir, nevis ar daudz laika un maz sekmēm spied tajā laukā, kurā tu neesi stiprs. Jā, tā taktika var reizēm atmaksāties. Par radioamatēriem, starp citu, viņi būs arī mūsu pasākumos ar savām aktivitātēm, ja kādam interesē rācijas sakarīgi piedalīties, bet kādēļ tu izvēlējies? Tāpēc, ka mēs jau ikdienā nepamanām, un es arī bieži dzirdu no cilvēkiem, kuram arī prasa, ko tu tur tos radioamatierus. Es taču varu tur, es saku, bet no tev telefonu, to antenu kāds izrubījis, un ko tu zvanījis, bet ir taču internets. Es domāju, kādā tumsonībā jādzīvo cerēt, ka internets tā kā, kas viņš ir no Dieva, viņš kaut kā tā kā staro no saules, viņš taču arī var izrubīt 1 un 2, ja? Un tie cilvēki tā kā svēti tic, ka internets būs jebkurā situācijā. Man bail pa viņiem. Viņi tiešām kaut ko nesaprot, vai no fizikas, vai no sakariem, vai pārāk tic valstī. Tas ir šausmīgi naivi. Būtībā tikko būs kaut kādi sūdi, kaut kāda x stunda, tad tie radiomatieri būs vienīgie, kas zinās, kas notiek. Vienīgais varēs pateikt 1000 kilometru attālumā, uz kuru pusi kas bīdās un kaut kā uzturēt sakarus. Tā kā tas ir tas vienīgais veids, kā vispār dzirdēt pasauli un būt pie sakariem brīdī, kad visi tie standarti sadzīves sakari nojūk. Tieši tā, nevelti šausmu filmās parasti rāda, kad viss ir slikti. Radioamatieris ir cilvēks, kas šitai pašā Transformeros, kur visi tur pasauli brūk jūk, un viņi tajā Hoovera dambī atrod pēdējo lampu raidītāju, tur kaut kā saslēdz pēdējiem spēkiem, un palaiž ziņu, un viņus izglābi. Un tā jau arī dzīvē bijis, piemēram, tā kā kaut kad 80 gados, kad Argentīna ieņēma tās Falklendu salas, kas Angļiem piederēja. Angļi nezināja, ka viņas ir ieņemtas, jo neviens nevarēja paziņot. Tie, tā kā ieņemt tur pastu telegrāfu, blablabla. Un viens radioamatieris bija aizklauvējies līdz Anglijai, ka ir sūdi, ka viņi ir ieņēmuši tās salas. Un tad Angļu flote atbrauc un sadeva pa mici. Bet tikai tāpēc, ka viens pēdējais čalis bija palicis ar raidītāju uz tās salas. Un bieži vien tas ir pēdējais, tas messengers, kurš var kaut ko izdarīt. Tu jau pieskāries sabiedrībai un pieskāries arī atsevišķiem individiem. Tad varbūt jautājums par sabiedrības gatavību. Kā tev šķiet, cik šobrīd Latvijas sabiedrība ir gatava kaut kādām, neteiksim pat krīzes situācijām, bet vienkārši izaicinājumiem? Tu saproti, mēs nevaram likt cilvēkam visu mūžu gatavoties sūdiem. Viņš tomēr grib kaut kā dzīvot un viņš cer uz labāko un varbūt pat labi, ka viņš tā cer. Būtu labi... Man liekas, tāds zelta griezums, ka tie dienesti, kas par to rūpējas, ka tiem būtu algoritms skaidrs, ko darīt, un ka viņiem būtu prasmes novadīt tos cilvēkus tā, lai nesasprūst, nesapradā viens otru un neieķerās kaut kādos ceļa posmos. Tas būtu svarīgi, bet tā kā likt masai tagad baigi gatavoties, viņi tā jau ir uz nervu, viņi tāpat jau kaut kāds antidepresants dzer, viņi tāpat jau fūrē purnā mauc to mašīnu. Tagad vai viņam iestāstīt, vecī pie tā viss, ka tev tā jau viss pakaļā un neiet un alga maza un pensiju neredzi. Vajadzētu to pagatavoties lielai nelaimē, kuru nē, viņš pakārsies. Es nemudinātu masas nodarboties ar gatavošanos. Es mudinātu dienestus, kas par to atbild, kaut kādas zemesardze un tādas lietas, lai tie izstrādā tos algoritmus. Kur mēs ejam, ko mēs darām, kur viņi pulcējās, kādā veidā nodibina sakarus, kas kur notiek, izstrādājam scenārijas. Ja visi sāk skriet, nezinu, uz Suvalkiem, tad kur sākās sastrēgums? Laikam pie Bauskas. Ja? Tās lietas izdomāt. Tā precīzāk novadīt. Jā, vai ja tagad visi uzzina, ka ir kaut kādi sūdi un visi lec savās gumijas laivās un pucē pāri uz Zviedriju. Bet varbūt tie sūdi nāk no Zviedrijas. Mēs nezinām. Ja? Un būtu labi, ja kāds šaurākā lokā par to domāt. Es domāju, tas būtu prātīgi. Tā kā bērni nebaida vecākus, vecāki nebaida bērnus, ja viņi zina, ka būs kaut kāds nepatikšanas. Viņi paši atrisinās savā starpā bērniem nestāstot, lai tie tur nesāk raudāt un bļaut. Tā kā, likt publikai būtu panikā. Krievu laikos jau bija tāds, ka mācīja tur, ko darīt kodolsprādzienu gadījumā, tur apsekties un ierakties un uzstulbības visāds. Bet tā kā es paliktu pie tā, ka nevajag baidīt tautu.
Jā, tas, ko dienesti runā, viņi par 72 stundām runā. Kāda ir tava uztvere šim konceptam? Ko tu saproti ar šo 72 stundu gatavības konceptu? Laikam es no tādas, godīgi sakot, no komiskās puses varu to pastīties. Jo es pirms gada taisīju Nacionālajā teātrī teātra dienas koncertu. Mums tur bija joki par to laiku, par visu to karu, par visām tām lietām, kas nobija visiem tiem droniem, kas lidoja. Un bija arī tāda etīde par 72 stundu somu, kur tā kā Maija Doveika tēloja tādu trimdas latvieti, kura tagad krāmē to 72 stundu somu. Tad viņi tur skatās ūdeni, kurš to var pastiept? Nē, ņemšu labāk vīnu. Nē, varbūt 2. Kurpes? Nē, kurpes vajag, ja tie, ka zaudātiņi nāks, mums jāizstāv zolīt, sāk viņi mums neglābs. Labi, liekam to. Viņi vienkārši tā kā parodējot to somas saturu, bet viņi arī pareizi pateica no vienas puses, nevar tas sieviešu cilvēks stiept tos 9 litrus ūdens. Nebūs. Ja, tā kā, viņam jāņem somas ratiņiem, bet tur jau nav rakstīts, ka uz ratiņiem jāņem. Vai to visu sarakstu saliek, kāds ir nosvēris, tas sarakstu masu. Un ja tās ir 72 stundas, es domāju, ka es mierīgi varu iztikt bez ēšanas 24 stundas. Nekas man nenotiks. Un arī noiešu kaut kādas 50 km, nekas man nenotiks. Vai man ir jēga stiept līdz visu to, kas tur ir paredzēts? Tad varbūt nevis somu, bet kaut kur, uz abām pusēm norots mežā kaut ko varbūt jēdzīgu, laicīgi griķu maisu un konzervu buņķu vai kaut ko, bet tā kā nest to ēdamo un sevišķi to šausmīgi smago ūdeni, man tur ir tāda diskutabla tā doma par to, vai vajag to visu stiept līdz. Tur kaut kas mazāk ir jāņem. Jo cilvēks var iztikt bez ēšanas. Viņš domā, ka būs dzīvs arī pēc 2 stundām, viņam līdzi būs, 2 plāksnītes šokolādes vai kaut kā tam līdzīgi. Jā. Es to redzu tā, ka tas ir, tev jābūt pašpietiekamam ne tikai kaut kur ejot ar somu, bet arī mājās paliekot 72 stundas, ja paliek bez elektrības, bez veikaliem, bez apgādes. Tā soma ir tā kā metafora tā gatavībai, ka tev jābūt gatavam visu kaut kam. Jo tev arī tā kā jāpadomā, kāds ir tas rādījus, kurā tu vari aiziet. Cik to kājām noies dienā? 50? Tas ir jau maks. Tas jau tāds labs veselīgs cilvēks. Jā, tātad pārējā sabiedrība būs aizgājis 20. Varbūt viņam pietiks prāta braukt ar riteni, bet ceļš varētu būt pilns ar riteni braucēju. Kur tad tur, Sotaku ar riteni varētu nomīt tā baigi, ja tur. Un kur mēs tagad esam un kas notiek, un vai mums ko izvēlēties par transportu, vai pa kurien iet, vai slapsīties pa mežu, vai skriet pa ceļu. Tur ir ļoti daudz jautājumu. Un tā pat mājās palikušajiem, man liekas, tā soma vairāk iedzīga nekā tam, kurš taisās pārvietoties. Jā, es kādu laiku dzīvoju Norvēģijā, un tur izplatīta praksa ir mājās turēt pārtikas krājumus. Saldētava, maize, picas sasaldētas, viss kaut kas tāds. Es zinu, ka arī Somijā kaut kas līdzīgi ir, jo viņi uztraucās par ieputināšanu, kaut ko tādu. Jā, viņi domā to pat ne bez kādām nelaimēm. Vienkārši tiešām ieputina, vai tur ļoti daudz jau kur attālākos kalnos, vai augstāk, vai kaut kur dziļāk tundrā, un tur vienkārši te var gadīties. Man kolēģis pastāstīja, ka Norvēģiem mašīna, kas analizē ceļa avārijas, ir tāda, kura var nedēļu pavadīt ieputināta uz šosejas, vienkārši nevarot nekur. Viņam ir apkuri, viņam ir ēdamais un visi līdzi. Tā kā jā, mums nav tā, mums ir tā, Latvija ir tā satīklota, ka tu, jebkuras ballītes, kur tev apnīk, tu vari pa dažām stundām aiziet līdz pilsētai. Mums nav tāds vietas, kur būtu tik pamestam. Kaut teiču purva vidū, tu apvainojies, un pēc 3 stundām tu esi jau pilsētā. Tev nav tā, ka var baigi iesprūst. Līdz ar to mums tā domāšana, mums nav prakses tādas glabāt tik daudz mājās. Mums tomēr, pusgadu iziet mežā un paēst mēlens. Otrā pusgadā jādomā, ko darīt. Jā. Mēs te bišķi pieskārāmies autotēmai arī par ieputināšanu. Pirmās palīdzības aptieciņas ir katrā automašīnā. Es zinu daudz cilvēkus, kas automašīnās viņi nav atvērši pat vaļā, nezinu, kas tur atrodas. Kā tev liekas, pirmās palīdzības zināšanas cilvēkiem, autovadītājiem ir ok līmenī un viņi sniedz palīdzību? Ja tu liec kaut kādu jaunu kategoriju, tev ir jāpārliek. Tie tad zina, tie, kas kaut kādā veidā iet pa tām karjeras kāpnēm, kā braucēji, viņi zina. Tie, kas ir tā kā vienreiz vai kas kaut iziet to medicīnisko ik pa 10 gadiem, tā medicīniskā tā pārbauda arī ķepļapja tāda formāla, un tur tie gan neko nezina. Bet tās pirmās palīdzības zināšanas tev bieži vien var noderēt, pavisam kaut kādās sadzīves situācijās. Es tieši gāju kārtot lielo piekabi, un bija tā pirmā palīdzība vēlreiz. Un es biju tādā blociņā pierakstījis, ko tas čalis tur stāstīja. Un tad vienā dienā man fāters zvanīja, nokritis, izsitis elkoni, ja tur aizķēries, kur paklubs, viņam tas elkonis galīgi šķīps. Un es man taču tikko mācījās atšķiru savu kladīt. Tā lakatiņš jāsien tā, astās jāgas elkoni, to iekaram kaklā, viss, braucam uz traumām. Tev var palīdzēt tas algoritms, bet viņam vajadzētu būt kaut kur vai telefonā jau nosēvotā kaut kādā datā. Nevis, ka viņš pa internetu jāatrod, viņš jau tev ir telefonā. Un tad pie vajadzības skaties, jo iemācīties to no galvas, vienīgais, kas tev paliek prātā,
ja tas jocīgā pozā guļ, labāk neej klāt, jo tu nevari, ja noskrovies galvenējoši, vai pakustinās viņš nomirs, ja tu negribi, tu tā kā labāk to izvairies. Bet, ja tev pienākots brēcošs, kuram tur asiņo kāju vai roku, tu taču varētu kaut kā tur nopakot, lai netak tā sasniedz tālāk. Tā kā būtu labi zināt vai aicināt cilvēkus turēt telefonā tādus reālus datus, nevis kas jākačā pa gaisu, bet kas jau ir iekšā, tā kā kartes dažas. Atgādnīta, jā. Jo cilvēkam, liekas, arī nezina, ka viņiem tā beigsies internets, viņiem telefonā arī karte nebūs. To jau viņi nezina. Jā. Viņi domā, ko vāzē nospiedījuši mukšu kaut kur. Kur tu muksi tā vāze neies, un tu Latviju nepārzini. Nezinu, uz kur pusi Kuldīgas, kur pusi kaut kāda gulbene, un tad tu tur kaut kur taisies doties. Un nebūs tur nekā. Mēs nemākam ne tos konservus glabāt, ne tos datus sev drošā veidā, jo nav bijis vajadzība. Par konserviem jāsaka, ka droši vien lauku cilvēki būs vairāk sagatavoti. Tiem parasti ir gan pagrabā kaut kas aizķēries vairāk nekā pilsētniekiem, gan varbūt arī paši māk vairāk izaudzēt. Tā, man liekas, ir tā mūsdienu kara vešanas milzīgā atšķirība. Jo man arī viens tāds nelaiģis draugs keramiķis, kurš dzīvo Latgalē, viņš teica, man ir kaimiņi, kur var izturēt 2 gadu aplenkumu. Tas nebija tā kā pa jokam teiks, es domāju, ka mierīgi var, ja? Un to cilvēki tagad nesaprot, ka te pašā Kurzemes katlā 2. pasaules karā, tur taču bija 100,000 cilvēku. Un viņi kaut kā, viens otru gluži neapsita, un arī nebija tā, ka tur bats iestājās. Tad katrā tai viensētā, no kā Latvija sastāvēja, katrs bija kaut ko atstājis pagrabā, kaut ko noslēdz mežā, kaut kāda cūka, kūtī, kaut kāda varbūt mežā pie priedes. Viņi tos resursus dalīja, un tur kaut kādi kartupeļi, kaut kur vienmēr bija, tu kaut kādā badā to ciemiņu. Kaut kā vienmēr varēja pabarot. Tagad nevienam nekas nav, nevienam nav govs mājā, kas varētu būt reāli. Tomēr piens tev kā minimums būs vai vistas rēti, kurš tur tā joka pēc. Tur vasarā viss tā kā jebkurā tādā situācijā, ka tagad būtu tāda x stunda kā 44. gadā, būtu milzīga katastrofa. Neko tur nevarētu izbarot un tev pietiek uzbombīt vienu rimčiku kaut kādu un nav vairs ko ēst pusrajonam. Tā kā tā pārtikas sadalīšana pa viensētām un pagrabiem bija liela lieta, kuras tagad nav. Mēs tam neesam gatavi galīgi. Bet atcaucoties uz to pirmo palīdzību un vispār uz krīzes situācijām, varbūt tev ir kāds triks, kā saglabāt mieru, teiksim, tādās izaicinošās situācijās? Saproti, tu vari saglabāt mieru, ja tā ir pirmā izaicinoša situācija. Bet ja tā jau pirms tam tie tavi nervi ir nosisti līdz pēdējiem, tu arī mazu satraukumu neizturēsi. Jo man liekas, piemēram, tā kā, nezinu, tu esi lidmašīnā, viņi tagad krīt. Paskaties, tas ir baigi, tā kā interesanti. Reti, kuram tā dzīvē gadās apstīties, kā viņi krīt un kā tur visi bļauj. Tā kā piefiksē to momentu, kas būs, ja? Bet, neaizbļauj to ciet, paņem to, varbūt to sajūtu. Varbūt, ka tas ir kaut kāds šaus kaut kādā ziņā. Tas nekas kā pēdējais, bet, varbūt liels šaus. Kaut kā dramaturģija, tur ir kaut kāds vēriens, augstas likmes, tur ir interesanti skatīties. Kā ir, tā ir. Tā kā paldies par to, ka līdz šim gāja labi. Neko vairāk, bet mēs daudz ko visi varam izturēt, ja tas nav ilgstoši. Tāpēc arī tagad kaut kādi tie krievi, kas tur bombītu Ukrainu, viņi cer, ka tie cilvēki parastie 9 stāvenē piekusīs uztraukties. Uz to jau, man liekas, tā visa tā darbība tiek vērsta. Bet kā atslēgt savas smadzenes no šīs spriedzes, kad regulāri tu tajā slodzē atrodies? Es neesmu nekāds militārais treneris, taču nezinu. Man liekas, vienkāršākais izdari tos darbus, ko tu vari. Tas ir... Tas, kas no tevis atkarīgs. Tā kā jau kurš karavīrs pēc kaujas, ej tīri ieročus, ej dari kaut ko. Sakop, savācies, izdarīja, sasumē lietas un nelaid tās domas brīvsolī. Iedod nākamu uzdevumu. Bet nelaid, sev aiz muguras neatstāja 10 neizpildītu uzdevumu vai neizdomātu domu. Visu laiku tā kā pa solim risini, pa vienam tos uzdevumus, radi nākamos, bet pabeidz iepriekšējos. Tāda, man liekas, var izturēt diezgan lielu stresu. Lielisks padoms. Es neesmu nekāds brigādes konsultants. Es nodarbinātu. No dzīves, ko es iedomājos, to es saku. Jau aizsākām tēmu arī par evakuāciju, par 72 stundu somām. Bet paņemot to somu nedaudz malā, ja tev būtu tagad fiksi jāevakuējas no mājām, kas būtu tās, nezinu, piemēram, 5 lietas, ko tu noteikti censtos paķert sev līdzi? Telefons maks jau kabatās. Jā, jo tas parasti ir primārais. Jā. Es domāju, ka es tādam brīdim esmu gatavs visu laiku. Man tā šķiet, es tā sev pieķertu, man tagad tā prasi, ko es ņemtu. Da neko es neņemtu, man viss ir somā. Tā kā tas telefons maks tev ir, tev kaut kāda kredītkarte, kaut kāda skaidra nauda tev ir, kaut kādas mājas atslēgas, garēšas atslēgas tev ir. Somā man ir nazis, somā man ir kaut kāda lampiņa, ūdens man ir somā, dators, kaut kādas vēl vienas zeķes tur laikam ir.
otras brilles, viss. Es vienkārši paņemu somu un eju. Man Tā kā tu teici, tur pietikt arī 7 ja man tur ir kaut kāda pusotru litru ūdens, es taču diennakti varu iet kaut kādā virzienā, padzeršos un nekas man, pēc tam ēdīšu vai domāšu, ko paēst pa ceļam. Bet jā, man nebūtu nekas jākrāmējās. Es tev pilnīgi piekrītu. Man arī šī soma ir visur ikdienā līdzi uz darbu, mājām, uz sportiem. Tur ir viss, kas ir nepieciešams tādai pamata izdzīvošanai, visi lādētāji, nazis. Ja man cilvēki, piemēram, prasa, tev nazis līdzi? Jā. Man tas nazis ir 20 plus gadu vecs, viņš darbojas. Un man neviena cita naža pat nav bijis. Es ar to nazi visu dzīvi operēju, neesmu pat pazaudējis viņu. Un viņš tur somā ir, un viņam ir gan skrūgriezīts, gan zāģīts, gan šķērītas. Tur viss ir tā kā, kaut ko tik daudz vajag laikam līdzi. Okay. Paul, klausies, kāda ir tava top fiziskā aktivitāte? Ar ko tu labprāt? Jā, ar ko tu labprāt izvēlies. Visbiežāk man sanāk, ka braukt ar motociklu. To es daru visu cauru gadu. Un tagad mēs ziemā braucām pa ledu ar radzēm. Tur kaut kādas 20 motorstundas ir norulētas pa ledu, tā kā tas ir diezgan daudz. Tagad ir tāda maza pauzīta un jau ir sāk pa zemi. Tas ir tas, kas ir vēlēs. Es nekādi nevaru sevi piespiest sportot telpās. Man pilnīgi tas nekad nav sanācis. Man ļoti nepatīk, ja citi cilvēki ir aplējušies ar smaržām vai kādiem dezodorantiem. Es vienkārši viņus mieru pa logu izgrūst. Man riebjās. Es pat reizēm eju prom no restorāniem, kur kāds atnāk apelējies ar odieru. Es vienkārši nevaru. Līdz ar to es telpās nevaru pasportot. Es nevaru izturēt to citu cilvēku smaržu. Un es vienmēr daru kaut ko ārā. Es tur skrēju orientēšanos, tur bērnībā, jaunībā daudz. Tagad tas motocross ir tāds, visbiežākā fiziskā aktivitāte. Jā, uzreiz tad nākošo jautājumu varētu paprasīt tieši par rakingu, kas principā arī ir aktivitāte tieši brīvā dabā. Ko tu par to domā? Respektīvi, tā ir pārvietošanās ar smagu somu uz pleciem. Mēs varam šo te svaru likt lielāku, mazāku, mēs varam distanci izvēlēties, garāku, īsāku. Principā fiziska aktivitāte pieejama pilnīgi visiem. Pārgājiens ir mūrsoma. Jā, kā tu uz to skaties? Es uz to skatos, zini, man patīk tāda britu domāšana, ka viņi, tā kā Alice brīnumzemnieki, viņi spēj dzīvi padarīt par spēli, tādu pilnīgi, stulbu, kaut kāds krikets un krokets, piemēram. Kāpēc ar zirgu jāiesist? Kāpēc jāliek vārtiņu un mauriņā jāsiet ar āmurīti? Ka jebkas tiek padarīts par spēli, un tad tas kļūst interesanti. Un es tādā, vienlāk, vai Monty Python, visi tie gājieni, kur viņiem bija tā jukušo cilvēku olimpiāda, kur viņi skrēja katrs savu pusi, vai dīvainās soļošanas olimpiāda, kur katrs visdebilākajā gaitā gāja kaut kur. Tas ir tādas spēles, kuras cilvēki paši sev izdomā, un ja cilvēks var izdomāt spēli, kura ir diezgan absurda un diezgan arī komiska, tad viņš ir diezgan arī inteliģents, man šķiet, ka viņš kaut ko izdomā. Un tāda iešanas soma ļoti labi iekļaujas tādā spēļu kategorijā, ka tu pats izdomā sev tādu, tā kā maz bērni arī izdomā sev kaut kādas grūtības un kaut ko spēlē, vai spēlē tur kosmonautos vai dakteros. Un tā iešanas soma ļoti mīlīgs, tikpat tāds gan komisks, gan racionāls tāds pasākums. Un liekas, ka vajadzētu taču kaut ko jēdzīgi aiznest galā, bet nē, var nest ar vienkārši smagumu. Var jau pat pa kurjeru strādāt, visdien būs somi jānes. Arī tā kā nē, ja. Varētu iet dabā, bet varētu taču tur uzcelt teltu un atstāt. Bet nē, mēs viņus stiepjam līdzi un nesam mājās. Un jebkurš, piemēram, laivu brauciens ir pilnīgi absurds, ja tā ņem. Tu aizved laivu tur, tad tu nobrauc lejā un ar kaut ko čubini pakaļ mašīnai. Tam nav nekāda sakara ar racionālo vispār, nulle. Ja? Bet tā ir tik smieklīga rotai, ka mēs visi davāj ar laivu. Bet absurds pilnīgākais, jo jēgas it kā nav nemaz. Un nav tā, ka mēs ar laivu aizvedām preces vikingiem un pārdevām un atbraucam apakaļ dzintara brošām. Nē, mēs vienkārši braukājam pa upi kaut kādu. Bet ir patīkami, un to spēles elementu dzīvē atstāt mums ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tikko tu kaut ko ņem šausmīgi nopietni rakmeņaini seju, tā ir auzas, tā tu iet nošauties. Bet ja tu tā vari rotaļāties un spēlēt tādos somu nesējos, man tas liekas, tikpat labi kā basketbols. Nezinu, tu kādām marsēniem būtu jāstāst. Mums ir tāds sporta veids, kurā īsos neņem, viņam ir speciāls tāds parkets izveidots un galā ir tādi kurvīši ar diedziņiem. What the fuck? Kam tu izstāstīs, ka tas ir kaut kas jēdzīgs? Nekādīgi, ja? Bet nē, mēs skatāmies NBA, pārdzīvojam par kaut kādu porziņu, kurš vai ne? Pastāsti kādam no citas planētas, ka mums ir tāds žandrs, ka mēs porziņam nopirkām kēdes, uztaisījām parketa grīdu, nolikām kurvīti galā. Viņš skrien un pa miljoniem skrien, saprot, tur papagaļ. Un miljoni skatās, vai ne? Jā, bet tad iet ar somu pa mēžu daudz pat tā kā racionālāk.
Bet tev ir palikusi kāda spilgtā atmiņā, kāda šīs te pārgājiens ar mugursomu, varbūt kāds izaicinošāks kaut kur. Man vecākais dēls iet ar to somu, es viņu pa brīdim satieku, viņš vienkārši iet uz veikalu, nāk apakaļ, viņš tā kā sporto, viņš tāds diezgan stiprs. Un tas viņa tāds žandrs ir to, viņš piekop to iešanu ar to somu. Es esmu, tā kā agrāk jaunībā, es esmu skrējis maratonus, es esmu to soļojumu Rīga Valmiera aizgājis, bet es tur tiešām nestiepu somu līdz, man likās, ejam uz Valmieru, tējam uz Valmieru. Aiziet apmēram varam un apmēram skaits tas spēku prasa. Bet gluži tā kā tā soma būtu tā mana stihija, varbūt kādreiz jāpamēģina. Bet man nešķiet grūti, bet vajag smagumu, varbūt jāliek smagumu. Man kā draugi, kas arī kāp kalnos, viņi stāsta, kā viņi to somu pakodu, tur būtu vieglāk, lai tur nekas nav liek smagums, un ka tev tur jāmāk pārģepties, nesasvīst un nenosalt, visu laiku regulēt tās siltās veļas tur dasudā. Interesanti, jā. Kāpēc ne? Bet par būšanu dabā, jā. Tu minēji viens, ka cilvēki iekštelpās, nepatīk šīs smaržas, bet vai ir vēl kaut kāds iegūms cilvēkam nodarboties ar aktivitātēm brīvā dabā? Ko tu varētu ieteikt, pamēģināt? Tā cilvēka tā dabiskā tāda vide. Mēs taču jebkuru gan visu sportu varam izgriezt dabā. Peldbaseini labi arī var ārā baseinā, bet vispārējais tā kā būtu darāms diezgan. Jebkuras vingrošanas, jebkādas jogas, jebkas, kur tu kusties taču ārā, ir ļoti labi darāms. Tas ir tas. Man ļoti patīk orientēšanās sports. Skrien pa to mežu, tu to dabu redzi, paelpoji, pasportoji, galvu noslogoji, saproti, kas dabā uz kuru pusi, kur saulspīd, kur ziemeļi un kā tik purvam pāri. Un, jā, tā kā kustība un sports svaigā gaisā, tas man patīk. Un arī mentāli, jā? Tu jau minēji, ka galva aslogojas. Orientēšanās sports tev ļoti labi iedod tavam ķermenim pazīt, kurā brīdī pie slodzes tu kļūsti stulbs. Jo taču maratonists, kurš 100 metru pēc finiša kaut kur sāk skriet, kur tādi, viņam jau vairs galva, viņš nezina, cik ir 2x3. Ja? Bet orientēšanās sports iedod tieši to, ka tev ir jābūt tik daudz liekas jaudas, ka tev joprojām strādā galva. Ja taču tā, ka tu uzskrien kaut kādā kalnā, blends tajā pašā kartē, kuru lejā saprati, un labu brīdi tu redzi tos ķiņķēziņus, bet nesaproti, kur tev jāiet. Tu savu, ka smadzenes atpalika, bet ka tas maksimālais sporta, tas jaudas izliciens ir pa tālu, lai tu vēl spriestu. Līdz ar to tu saproti, kurā brīdī tu kļūdīties, dēļ tā, ka slodze paliela. Tas, man liekas, ļoti vērtīgi cilvēkam nepieņemt lēmumus pārliekā slodzē vai kaut kā un spēt dozēt tos savus spēkus. Jā, orientēšanās sports vispār lielisks ir, jo tur gan skriešana, gan arī šī domāšanas komponente. Jā, tur viņš mums Latvijā bija pat dažus gadus pats populārākais sporta veids. Ļoti daudz, jā. Federācija viena no populārākajām. Vispāšāko cilvēku skaita dalībnieku. Un ir iemācījies noderīgu prasmi mežā neapmaldīties. Ja tur tā galvas pielikšana pie tāds pats sports vienkārši kaut kāds smagumi vai kaut kāds vienkārši spēks vai ātrums pats pa sevi, viņš tomēr ir tāds mazliet aprobežots. Bet ja tu tam sportam pieliec to bišķi intelektu klāt, tās jau kļūst tāds cilvēcīgāks, tāds zolīdāks. Jā. Mēs savā ranking seriālā arī integrēsim jautājumu sadaļu iekšā par civilo aizsardzību. Tā kā būs gan gājiens, lai bišķi kaut ko padomā. Jāpakustina smadzenītes būs. Jā. Bet tev pašam ir svarīgi būt spēcīgam? Man tā kā tāds spēks, man liekas, ka traucē. Tagad es mēģināju kaut vairāk sporta, tie muskuļi, tu būs tāds maiss, tāds mazliet. Man svarīgi tomēr būt tā kā staipīgam, elastīgam, tādam, daudz maz veiklām kustēties, bet ne pārāk ar muskuļiem. Man svarīgāk, lai es varu pielikties un dabūt pieru pie cegliem nekā kaut kāda baigā sešpaka vai lielas rokas. Man tomēr liekas, ka vajag tā kā spēt skriet, peldēt, bet tas nav mans. Ja tā kā es kaut kādā agrāks mēģināju, pavingrošu. Nē, man tas tā kā... Funkcionalitāte vajag. Es jūtos tā kā tāds piepampis. Man tas nepatīk. Man gribās būt tādam caurvējā plīvo labāk nekā tāds muskuļos. Bet no mentālās puses pieejot spēcīgam izdarīt kaut ko grūtos brīžos. Varbūt, kad negribās, kad paliek grūti un tā kā piespiest sevi. Tur atkal, man liekas, paigi nevajag piespiest, vajag rutīnu. Tev vajag tomēr darīt tik, cik tu vari izdarīt regulāri. Jo tā sevis piespiešana ir kaut kāds rekords. Tad tas ir pār tām spējām. Bet ja tu labi ievēro rutīnu, tavs spējas vienkārši ir vidēji diezgan augstas. Un ar to vajadzētu jau pietikt. Man to sen apkārt, mēs ar Māru Šveidaku runājam, to Liepājas kultūristu. Viņš arī teica, rutīna ir svarīgāk par rekordiem. Man tā ir liela patiesība. Vienkārši, ja tu vari katru dienu noskriet kaut 2 kilometrus, būs vairāk jēgas nekā tu vienreiz sapūties vaigos, varonīgi notenterēs 20 un atkal 2 gadus neko nedarīs. Tad daram to apjomu, tās fiziskās aktivitātes, kuru mēs spējam noturēt ikdienā. Un lēnām viņi, protams, augsts, ja tu to rutīnu ievēros, tu jau vienkārši vienā brīdī jutīs, ka tur vairāk aizskriet. Un būs labi, tā kā labāk sākam rutinēti bišķiņi,
nekā ar baigo kampaņu. Tagad nopirkt sporta zāles abonementu, nu, tad pēc mēneša man jau var apriebies, visas viņi pamet pagultē un neiet tur vairāk. Bet, ja tu varētu kādu dieko 10 minūtes pavingrot, pēc gada jau tu būtu daudz veselāks. Jā, un tad tas ieteikums varbūt cilvēkiem būtu, kuriem šo rutīnu varbūt nav izdevies izveidot līdz šim brīdim. Viņš varbūt skatās gan mūsu ierakstus, gan citus, kur cilvēki runā par motivētām lietām. Viņam vajadzēja būt sen jau apnikušam un aizgājušam kaut kur prom. Viņš tikāt nebūtu tik tā noskatījies, ja viņš nespēja ievērot rutīnu. Jā. Tas jāliek raidījuma sākumā. Tas jāliek raidījuma sākumā, jā. Bet ko tu gribēji prasīt īsti? Jā, kā cilvēkam ieviest savā ikdienā šīs rutīnas prakses, jā, tas 10 minūtes skriet. Varbūt viņš grib, bet vēl nav saņēmies. Es teiktu, ka tur atkal ir tā, mēs esam cilvēki, tāpēc, ka mums apkārt ir cilvēki. Ja mēs esam uz vientuļu salas, mēs vairs neesam cilvēki. Mums nav nekāda attiecība. Līdz ar to vajag atrast kaut kādas attiecības, kaut draugu, kaut kādu kaimiņu. Nu, ejam kopā. Nu, tā dienā, kad tev negribēsies, viņš pagrūdīs, tā kā, tu viņu, kad dienā, ka viņam būs mazliet grūtāk, un jūs viens otru novērtējot, viens otru atbalstot, viens otru skatoties, abi divi kāpjot rezultātos, vai kompānija. Vai kāds, kas aiziet kaut kādu savu čatiņu, ejam tur skriet vai iet, vai sakrāmēs somu, tad ārā aiziet, ja. Radīt kaut kādas tradīcijas, kaut kādas sacensības, kaut kādu regularitāti un mazliet tā kā uzpušot to dienās, kad varbūt tas nešķiet šausmīgi svarīgi. Nu jā, vidi ietekmē cilvēki, jāmeklē tādi cilvēki, kas ir... Jā, viens pats, tu jābūt šausmīgam kaut kādam tādam pārcilvēkam, lai, nezinu, tu sēdētu cietuma kamerā un katru dienu viens pēc vingrot. Tev vajag tomēr kaut kāds cilvēks apkārt, dēļ kuriem tu tā kā to dari. Bet tas ir arī par tevi, ja? Tad tevi motivē cilvēki. Ja tev vajag kaut kompāniju, mums tur nav čatiņš, kurā mēs sarunājam, brauksim ar tiem močiem. Vienu dienu es tā kā negribu otrs tēdiem, bet tā kā tu bainu saņemies, laižam, tu pārī arī, ko tu nevari. Tu tā kā, ziniet, tā labi padomā, varēja būt kā varam. Beigās, vai kāds no rīt, šorīt -28, bet tā braucam, es aizņemšu, ka viņam pretī skaties no rīt 28, bet pa dienu -12, pie -12 mēs vienmēr braucam, arī pie -15. Aiziet, kustamies ārā. Čik, un pat tas, kurš no rīt varbūt samiegojies, sāk čīkstēt, tu viņu atkal pasit uz priekšu un jūs kaut ko beigās izdarat. Un ko tu ieteiktu jau tagad mūsu skatītājiem izdarīt šodien, lai rītdien būtu jau kaut par 1% labāki, spēcīgāki, izturīgāki un gatavāki? Vismaz kāds zobs vakarā un laicīgi aiziet gulēt. Tas jau būs daudz, vai ne? Ja tas būs daudz, jo ja tu neesi labi izgulējies un neesi laicīgi gājis gulēt un rutīnā vienmēr vienā tā pašā laikā cēlies, tu jau neesi nekāds cīnītājs. Tu jau nevari to pārējo rutīnu ievērot. Tā kā mēģinam gulēt labi, un tad arī tās pārējās lietas aizies. Es tā domāju, ka gulēšana vajadzētu sākt, nevis ar sportošanu, jo tāds kaut kāds samuļājies un negulēs, tur nekāds beigās sportotājs nebūs. Tu jau pieminēji par bērniem, par savu bērnību, ka visdrīzākais jāļauj viņam pašam izaugt un nevajadzētu baigi neko tur ar padomiem bāsties iekšā, bet varbūt vecākiem, kas audzina savus bērnus, kaut kādas 3 lietas, ko gan viņi varētu izdarīt, kaut kāds pulciņš, kaut kādu zināšanu, kaut kādā virzienā aizsūtīt savu bērnu, lai viņš izaugtu dzīvei gatavāks. Vecākiem, man liekas, vienkārši vajag ļaut tiem bērniem būt. Tā ir milzīga lieta, ļaut viņiem vienkārši darīt to, ko viņi vēlas. Un varbūt kaut ko piedāvāt, bet nekādā gadījumā tā baigi nestumdīt un tie tā kā neizsapņoto hokeistu, bērni dabūna spēlēt hokeju viņu vietā, un tas nav labi, bet ja tu tam bērnam ļauj izvēlēties, ko viņš grib, un vienkārši atbalsta tajā, kur viņš ir priecīgs, tad tur tam vajadzētu sajiet. Nevajag stumt tur, kur tev liekas, ka ir labi. Ieklausies tajā bērnā, kas viņam labi sanāk, uz ko viņš pats dabiski ripo, uz kur pusi, un to tad pabalstīt. Tad tam vajadzētu sajiet. Otra lieta, nevajag varbūt braukt uz pulciņu cauri vai pilsētai uz otru galu. Pameklē kaut ko līdzīgu, vai varbūt bērns grib kaut ko vēl, bet kas ir kaut cik tuvāk mājām, lai tā loģistika ir kaut cik saprātīga, jo beigās jūs abi piekusīsiet no tiem tālajiem pulciņiem, kas ir otrā pilsētas galā vai uz tālākā hokeja laukuma, jo tur ir lētāks treneris, un beigās atmetīsiet abi tam ar roku, jo viens būs pārguris un braukt uz turien, otrs pārguris vest. Tā kā mēģiniet tos pulciņus un nodarbības atrast savas dzīves vietas tuvumā, vai arī pārvācties tuvāk pulciņām un skolēm. Par satiksmi tieši runājot, man vēl viens jautājums. Varbūt ir kaut kāda tipiskākā kļūda, ko cilvēki pieļauj tieši satiksmē. Tu jau minēji, varbūt šī loģistika, ka mēs izvēlamies, darba vietu no mājvietas pēc iespējas tālāk vai kaut kādus bērnu pulciņus un beigās mēs tur riņķojam pa to pilsētu no rīta vakarā un pavadam ļoti daudz laika vai ne, vienkārši ceļā. Varbūt ir vēl kas tāds, kas tev uzreiz nāk prātā, ko cilvēki varbūt dara diezgan muļķīgi. Ko nevajadzētu darīt. Mums tā dzīve ir diezgan pilna ar informāciju. Pat mēs tagad sniedzam nejāgā daudz informācijas vienā īsā laika vienībā. Vienīgais, ko es aicinātu,
atstājiet to brauciena laiku pārdomām un fokusam uz sevi un ceļu. Nu, neskatāmies tajā telefonā braucot. Pirmkārt, mēs varam nozūmēt sev un to bērnu pretim braucošo, un mēs nesūdu neatceramies no tā, ka mēs skatījāmies pie Luxfora tajā telefonā. Nu, tu vari pat parpstīt galā tā, tagad apstājamies, pastāsti, ko tu redzēji pie tā sarkanās gaismas, un pie ko tu tur atceries no tā visu, ko tu tur scrollē. Nu, nesūdu, viņš neatcerās. Ja, bet viņš ir tā piebāzis ar mēsliem galvu tajā brīdī. Ne viņš ceļu redzēja, ne viņš ar bērniem papļāpāja, kur sēž pakaļā beņķī. Viņš kaut ko tur telefonā, viņš gan iznositās lūrādams tur. Ne? Tā kā tas būtu tas, nesēdiet telefonā, iemācieties garlaikoties, jo kamēr jūs garlaikoties, jums ienāks prātā jaunas idejas, bet kamēr jūs laiksiet uzvilcienā šķirstat svešas jaunas idejas, jums nebūs nekāda ideja, jūs tikai bankrotēsiet. Un tad es nevaru nepajautāt. Kādas ir tavas domas šobrīd par šiem te autopilotiem? Jo, cik ir dzirdēts, laikam Tesla tūlīt aktivizēs, ka arī Latvijā varēs pārvietoties ar autopilotu. Ir jau tie autopiloti un kaut kā viņi tiek testēti, bet tur vienmēr jau tas kapitālisms satiekās izmaksas pret to efektivitāti. Un tu jau vari uzbūvēt autopilotu mašīnu, kura ļoti labi brauks, bet viņai būs tik daudz sensoru un tik liels dators, ka tas ir pa dārgi, lai vispār tam būtu jēga. Līdz ar to vienmēr tiek meklēt kompromisu, kaut mazāk sensoriem, mazāk datoru kaut kā tikt uz priekšu. Un mēs jau nemaz tā kā nemanām, bet īstenībā mēs jau esam tādā autopilotu mašīnā. Šobrīd jau kur mašīna veiklā nopirkt, viņa pati stūrē pa joslu, viņa pati to adaptīvo kruīzu piebremzē. Nu, būtībā tu jau vari saspied visas pogas, un tu labi brīdi var lasīt avīzi, viņi tev var prasīt varbūt roku pakustināt stūri, lai nedomā, ka tu esi aizmidzis. Un viss, tas praktiski ir klāt. Un es domāju, ka no tā baidīties nevajag. Vienkārši mums vajadzētu, kā saka, cienīt kaut kādus vecākus cilvēkus, viņiem pirmajiem izsniegt tās mašīnas. Nu, ir taču mums pilns ar veciem vientuļiem cilvēkiem, kuriem sen jau tiesības atņemts, un viena radinieka nav, viņam tik un tā uz veikalu jātiek, viņi vienkārši pie dirsas visu tā policija un pagastu veci. Viņi brauc ar savu otro golfu uz veikalu, jo viņam nav variantu. Viņš dzīvo tur, kur dzīvo, un viņš brauc. Un ja mēs tādiem varbūt iedotu mašīnu kaut kādu autopilotu funkciju, kas viņu tomēr aizvest līdz tai bodai, viņš būtu dzīvs, mūsu pretībrauc būtu drošāk un viss būtu laimīgāk. Tā kā jā, es sāktu ar to, ka es dotu mašīnas ar adaptīvo kruīzu un līniju asistentu veciem cilvēkiem. Tas būtu tāds praktiskais pienesums. Viņiem vajadzētu tam patikt. Nu, tomēr, maz, kas viņš tur atstiep čības gaitā, nu, tad vismaz tā mašīna apstāsies patinēs, iebrauks pretējā joslā. Jā, par šo satiksmes drošību. Diezgan daudz ceļu satiksmes negadījumi notiek Latvijā. Es zinu, ka agrāk cilvēkiem nepatika sprādzēties, bet mēs it kā ar to tikām galā. Nu, man tā gribas saprast, manā draugu lokā. Daudz labāk. Jā, bet tā savārijas vēl joprojām pie mums diezgan daudz notiek, un statistiski mēs, laikam, neesam tādos teicamnieku pulciņā. Mēs nekādi nevaram tur būt, jo mēs esam visnotaļ visās statistikās slikti, un šī ir tikai viena no. Mums noslīkst vairāk nekā ar mašīnu nositās. Nu, kas tas ir, ja? Pēc tam peldēšanas sezona nav tik gara. Mūsu pašnāvnieki ir 2 vai 3 reizes vairāk nekā to, kas mašīna nositās. Pēc tam liela daļa pašnāvnieki izvēlās mašīnu, nevis virvi. Tā kā tie mums jāskatās. Mums vienkārši sabiedrībai ir ļoti zems noskaņojums visās jomās. Viņiem ļoti slikti iet, viņi ir apjukuši, viņiem neiet darba, viņiem neiet dzīve, un apkārt karš, un cilvēki ir stresā. Un tas mašīna ir tikai viens no rādītājiem, kurā mēs esam stresā. Mums šis pašnāvnieku līmenis, slīcēja līmenis, viss rāda, ka mums iet švaki. Tad vienīgais glābiņš ir pacelt to dzīves līmeni, un tad visās tās mīnusu lietās būs mazāk tie mīnusi. Mums nav jēga neviens trostēt, lamāt, bārt, sodu slikt. Kāda pašnāvniekam daļa gar sodu? Viņš jau šīs dienas beigās netaisās vairs eksistēt, viņam saka, pēc mēneša pienāks sots uz e-pakalpojumiem. Ko viņam izsaka? Neko. Tad tā ir tā spriedze iekšējā, kura noved pie visām šīm negatīvajām sekām. Jā, labklājības līmenis, tāds kaut drošības, miera un labklājības līmenis ļoti zems. Un cilvēki vienkārši, tas ilgstošāk notiek, kā jūs sākumā teicat, jo tu mazāk vari tolerēt katru atsevišķu to problēmu. Jā, labklājības atrisināšanas, laikam, ilgtermiņa plāns mums ir uz bet jāiet. Tā arī lēnām arī ejam uz to. Bet jāapzinās, ka tas ir tas, kas mums traucē. Tas jau, ka mēs to apzināmies, jau ir pusi no uzvaras. Tā kā pareiza diagnoze ir 90% no ārstēšanas. Jā, un mērķim noteikti jābūt. Un tad, iespējams, tā būšana dabā ir viens, ko mēs varam izdarīt jau tagad, lai bišķi samazinātu to slodzi. Tas ir vislētākais un vislabākais. Katrs, kuram liekas, ka viņam kaut kas iet čābīgi, vienkārši iziet gabaliņu pa mežu. 100 punktus labāk. Kaut vai 500 metrus. Paējies, vienkārši kā neskrien, varbūt tur nelec briesmīgi, vienkārši paēji pa pļavu, pa mežu, apkārt ezeram, vienalga, gar jūru, pastaigājies, cik tu vari, un būs ļoti labi.
Bet personīgi tev ar izdegšanu ir bijušas kādreiz saskara? Jā, kaut kādā, tas bija reķina tā 8. gada krīze, ka bija tu mauc, tur darba ar vien vairāk sād pienākt, un 8. gada rudenī viss beidzās. Vienkārši tā kā darbu plūsma, naudas plūsma, viss notika vienkārši tā kā tādā bezdibeņa malā un tu vienkārši krīti. Un jā, tad tev kaut kādi vairāki gadi paiet, kamēr tu no tā atkopies, savācies, atkal nonācis strīpā. Jā, bet mēs to nevaram baigi tā kā novērst, jo mēs jau nezinām, kad ir tas mūsu limits. Vēl jau kaut ko mēs varam. Un tu kādu brīdi tā kā vēl, kā mūtenies, kad pārskiem pāri bezdibeņa malē, tad labi brīdi spolē gaisā un tad krīt. Tas spolē gaisā mēs nejūtam, kas ir gaisā. Un katram noteikti tāds brīdis kaut kad dzīvē pienāk. Tur vienkārši laikam nevajag meklēt glābiņu kaut kādā alkoholā, bet sākt kaut ko darīt. Rutīnu jaunu izveidot, savākties kaut kā. Akal labi, ja tev ir kaut kādi draugi rādi attiecības, ka tu tās kaut kādas naudas lietas vari kaut cik sadzēst, ka tu neesi lielos parādos vēlams, ja, ka tu tādos pārskatāmos, piemēram, ir grūti laiki. Un tad tu kaut kā arī izpeldēt. Jā. Un jautājums par mērķi. Kāds tev ir mērķis? Man mērķis ir tā kā, galvenais, lai nav garlaicīgi. Tas ir pats pirmais mērķis, tas pats svarīgākais. Lai nav garlaicīgi, un otrs vajag svarīgi noturēt balansu, neiekrist nevienā, ne otrā grāvī, nebūt ne pārāk čaklam, ne pārāk veselīgam, ne pārāk slimam un ne pārāk centīgam. Vajadzētu tā kā, turēt līdzsvaru, bet līdzsvaru turēt ir viegli, ja ātrums palielinās. Zini, kā ritenbraucot, jo tu mierīgāk minējuši, labāk stāv taisni, tikko tu sāc ripot vai gāzties, tā ir grāvis klāt. Tā kā jā, minam vienmērīgi, turam līdzsvaru un netrāpam grāvī. Paul, esam nonākuši līdz mūsu zibjautājumu sadaļai. Tā kā atbildi ātri, intuitīvi un daudz par to nedomā. Pirmais jautājums – disciplīna vai radošā brīvība? Brīvība. Super. Process vai rezultāts? Process. Plāns B vai tomēr improvizācija? Plāns B. Un visbeidzot, soma ar dažiem vai daudziem nodalījumiem? Ar dažiem. Super, Paul. Nemanot jau stundu esam nopļāpājuši, tāpēc gribu teikt gan savā, gan mūsu projekta vārdā vēlreiz milzīgu paldies, ka atradi laiku un ieradies uz šo sarunu. Un ar skatītājiem mēs noteikti tiekamies kādā no nākošajām sērijām un ar nākošo mūsu viesi nemainīgi runājam par svarīgāko. Vai paskatīties vecās sērijas? Jā, tieši tā. Uz āpli. Paldies, Paul. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs. Kad ceļš kļūst grūts un